Nu, sveiki, draugiem, LV. Es te mazliet tā izmēģinājumam es, parādīšu, kā man iet tas Witchers un ar ko tagad AMD, man ir dotajā brīdī tas Crossfires, tam AMD, tas ir divas kartas man ir AMD, viņas nestrādā Crossfire'ā. Viņas kaut kā es esmu uzlicis, lai viņas abas divas kopā strādā, bet viņas sēd, vienādi resursus, tā kā, nekur es palaidīšu to Witcheru, ja. Man tagad tā Witcher spēle gan ir, ja kādam interesē, viņi ir pabīdīši, lai... Es esmu viņu palaidis zemākā tanī rezolūcijā, lai es redzētu un jūs redzētu man tās, kur viņi ir, kā man pareizi, kur tas usage, KPU usage, jūs redzat 23, 23, abi viņi vienādi, it kā sinhronizē vienu otru. Tie ir divi ventilātori un clock speed abiem diviem uz kādu. Vienai kartei 1020, otrai 1000, lēkā viņas tur skatās. Kādi man ir settingi, ja? Pāķis izgājis 1.3, to es neesmu redzējis. Varbūt arī, jā. Man vakar gāja KPU usage abiem uz 40%, abām kartēm. Rekur, kāda man video ir ieslēgta. Grafika, jā. Tātad vīsings man ir izslēgts, maksimum frames. Es vienkārši esmu uzlicis 60, jo man tāpat, tikai menu man lec vairāk kā 60, 200. Window modu es jūs uzlicis šitādi, lai, jūs redzētu un es redzētu tos parametrus pārējos. Pārējais man ir Fireworks izslēgts, man nav Nvidia. Es viņus varu ieslēgt, bet dramatiski var krašoties, vismaz tā bija vakar. Kad 15 frames ēd. Viss man ir uz kāju, izņemot 2 uz ultra, tas ir tekstūra un detaļa. Es esmu tā uzlicis aptuveni, jo man vienkārši nestrādā tās kartas uz pilnu jaudu. Šitien man atkal blūri man ir izrubīti. Un šitie divi izrubīti, pārējie ieslēgti. HBO tas arī man nav, jo tas ir feature tam vairāk tam Nvidia kartēm. Es esmu spēlējis kādas 25 stundas Witcheru. Tas ir, it kā viņi ir 100 stundas spēle, ja visus quests ir, tad 200 stundas aptuveni tā spēle. Kā redziet, frame, krīt. No 3, aptuveni ap 30, 40. Pat cik es tagad vēl ierakstu, man tā ir no 40 līdz 50. Aptuveni tā. Es saku, ap 40 man ir pārsvarā. Kartes man izmanto, kā redzēt, augšā stūrī. Izmanto 8, vakar bija vispār 40, 40. Es nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, kad man ir tā rezolūcija uzlikta. Uzlikta vienkārši mazāk tā rezolūcija uzlikta nekā HP rekur man tas, bet tā viss super, piemēram mans progress, ja, kur ir quest, ja. Es esmu 25 stundas spēlējis 9. līmenis, un parasti to spēli, cik es esmu, uzzinājis, viņi iziet aptuveni uz 25. līmeni, tā kaut kur. Un man maina questi vispārībā, 6, 10, 16. Tātad, reāli es esmu 3. daļu vai pat vēl mazāk izgājis, varbūt pat 4. Tad 20%, 25. 25, 30%, labi, ja es esmu vispār kaut ko pieskāries tai spēlē. Bet, jā, tā ir, vispār viņi ir iespaidīgi, ja tā var teikt. Bet, jā, kā redziet, te es neredzu īsti to karti, jā, bet, kur ir kāda cīņa, es nezinu. Es to karti neredzu, man grūti pastīties. Viņi ir, jā, viņi ir iespaidīgi, tiešām tā ir. Pagaidām vismaz šī gada spēle numur 1, kas ir, nevar salīdzināt, bet GTA 5 vai vēl kaut ko. Kur ir kaut kāds te. Kur ir kaut kādi, viena cīņa. Vai?
Nu, redz, viņi arī 9. līmeņa ir. Tā kā vienlīdzīgi pretinieki mēs esam. Bet, nu, aptuveni tādu, nu, tā kā jūs frames arī redzējāt. Nu, es saku, var spēlēt. Vienīgais es gaidu to katalistu jauno, jo pat AMD vēl nav nu, kā saka, viņš vēl pat nav atpazinis, ko es spēlēju. Nu, tas ir tāds AMD, tas Evolving vai kā, nu. Tā kā, nu, es ceru, ka drīz tas katalists nu, nav profila, kā saka, ne Crossfire'am, ne tam AMD Evolving vai kā viņš tur saucās. Tā kā, nu, es ļoti ceru, ka nedēļas laikā viņi kaut ko izdarīs tam AMD kartēm, nu, uzlabot to profilu. Jo es saku, man tās kartas nestrādā, vakar vispār uz 40% gāja, nu, šodien viņi ir kaut kādu pāču laikam palaiduši. Nu jā, vakarot man gāja kaut kur, ot šitā te man gāja, jā, kad šitie bija uz 40 vispār procentiem. Nu, tāds tā kā maziņš ieskats, es vienkārši negribēju spoilot, es vienkārši, nu, tādu īsu video, kā man iet tā spēle, bet, nu, jā, te ir vispār šitā spēle ir, nu, tiem, kam viņu kaut cik iet vai kā, nu, iesaka izmēģināt, nu, ar vienu kartu arī, es pirmos dienas vispār mēģināju, izslēdz ārā Crossfire un mierīgi var spēlēt ar vienu kartu. Tikai, nu, es saku, es pat nelieku visu uz ultra, bet, nu, vienalga, ka visi, kā saka. Nu, es varētu tos FPS vairāk, bet man nekas ne lagi, nekas man nav tāda. Ne kraši, nekas man nav, pat cik es izslēdzu tos lielākos krašotājus ārā, to Skyward, ko es izrubīju, un vēl tos Motion Blur, un vēl kaut ko. Tā kā, nu, tāda man pieredze ar Nvidia kartēm. Varbūt kādam, tām AMD kartēm. Kādam, kam ir tās Nvidia kartes, var padalīties. Nu, kā viņiem iet ar Nvidia kartēm. Nu, labi, tas tā. Labi, čau. Visu labi.